Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis.eu un šodien mēs apskatīsim plīti Dalila. Apskatīsim malkas plīts virsmu. Virsma ir izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Tā ir izņemams viens riņķis gatavošanai uz tiešās uguns. Bet, protams, visu virsmu var arī izmantot gatavošanai. Likt pa taisno virsū katlus un pannas, virsmai nebūs problēmas tos sasildīt, jo tā izgatavot no tērauda, kas nozīmē, ka jūsu katli un pannas būs tīrāki, jo nebūs tiešā saskarsme ar uguni. Protams, tālāk dūmats, kas iznāk vai nu labajā pusē, vai arī kreisajā. Virsmā arī iestrādāti izplašanās iegriezumi, lai tērauda virsma nevērptos. Priekšā virsmai ir skaisti integrēts kromēts tērauda rokturs, kur var izmantot, piemēram, virtuves dvieļu žāvēšanai. Tālāk apskatīsim plīts būtisku sastāvdaļu, kas ir dekameru. Durvis izgatavotas no emaljēta tērauda, kromēts tērauda rokturs. Iestrādāts papildus tērauda aizsargs, lai uguns neizdedzinātu durvis. Tālāk dekamera pilnībā izvietota ar šamatu ķieģeļiem. Virsa ir 6 mm bieza un apakšā ir čuguna reste. Tālāk apskatīsim dekameras ietilpību. Man ir metramērs, pāris pagalas, kas ir aptuveni 35–36 cm garas. Tas iet ļoti vienkārši, daudz garākas nebūtu ieteicams likt. Tālāk zem dekameras, protams, atrodama ir pelnu atvilkne, kromēts tērauda rokturs, pati atvilkne ir no emaljēta tērauda. Tā ir izvalkama un viegli iztukšojama. Pirmā lieta, ko uzreiz var pamanīt, ir skaistā apdare, kas ir karstuma izturīga emālija, kas padara plīts korpusu kopšanu ļoti vienkāršu, jo tā ir cieta un gluda, kas nozīmē, ka to ļoti vienkārši ir noslaucīt. Plīts ir pieejama gan šādā te brūnīgā tonī, gan arī melnā. Tālāk nonākam pie otras, ļoti būtiskas sastāvdaļas katrā malkas plītī – cepeškrāsns, kromēts tērauda rokturs, karstuma izturīgs cepeškrāsns stikls ar uzņēmumu zīmolu, kas ir Zvezda, Bulgāru ražotājs. Pašas durvis ir no emaljēta tērauda, un virs tām ir cepeškrāsns režīma kontrole. Kad slēdzis ir izvilkts, siltais gaiss sildīs cepeškrāsns augša, kas ir iekšā, sildīs cepeškrāsns apakša. Un, kad tas ir pa vidu, tad cepeškrāsns tiks apsildīta no visām pusēm. Atverot cepeškrāsni, var redzēt tērauda pamatni, kur var izņemt ļoti vienkāršai tīrīšanai. Protams, tā kā plīts ir uz kājiņām, šeit ir izmantojama vieta, ko, protams, arī var izmantot. Visbiežāk to izmanto tieši malkas glabāšanai, kā arī citu kurināšanas piedarumu glabāšanai. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par malkas krāsniņu Dalila. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu modeli Ceplis.eu katalogā, droši sazinieties ar mums, mēs jums palīdzēsim kontaktu sadaļā. Ja vēlaties krāsniņus apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies Spunķciemā mūsu izstāžu zālē, droši atbrauciet, sarunāsim un varam visu apskatīt. Paldies!